Pēc kārtīgas ziemas prieku baudīšanas slēpošanas centrā Baļļi tā vien gribas sasildīties, tāpēc kādu siltu dzērienu dodos nobaudīt uz viesnīcas Volmā restorānu Agnese. Šeit man galdā tiek celts karstais smilcēršļu dzēriens, kas ir nevien ļoti gards, bet arī veselīgs. To nobaudot tā vien kārojas vēl pēc kādas garšas baudas. Piedāvājums restorāna ēdienkartē ir ļoti plašs, tāpēc padomu lūdzu viesmīlei. Es jums piedāvāju pienu jēsteigu, kas ir audzēts tepat pie mums Vidzemē. Ar ko tas tiek pasniegts? Pasniegts viņš tiek ar grilētiem ceptiem dārzeņiem. Dārzeņi ir kālis, burkāns, ir vēl ābols klāt, ciplociņš, bumbieris. Pasniegtais ēdiens ir īsts mākslas darbs. Mīkstais jēras teiks kopā ar dārzeņiem un brūkliņu mērci garšo fantastiski. Un kā man pastāsta restorāna saimniece, tad šīs vietas viens no moto ir saviem klientiem piedāvāt modernu latviešu virtuvi, ēdienus, kas gatavoti no šeit pat Latvijā audzētiem produktiem. Tie ir mūsu pašu vietējie dārzeņi. Ja, jo tomāti, gurķi un salātu lapas, tas ir vasaras periods, bet dārzeņi, bietes, kāļi, selerijas, tas ir tas, ko mēs cenšamies arī ēdienkartē piedāvāt. Restorāna klientiem iespējams izvēlēties dažādus gaļas un zivju ēdienus, kā arī veģetāros ēdienus. Ziemas mēnešos ēdiens ir sātīgāks, lai organismā nodrošinātu nepieciešamās uzturvielas. Katru sezonu ēdienkartē ir izmaiņas. Tas saistīts, protams, ir attiecīgi ar sezonas produktu pielietojumu. Un pašlaik ziemā ir arī tātad īpašais piedāvājums restorānā Agnese ar ziemas garšu. Un mēs piedāvājam ēdienus, kas ir gan no vietējiem produktiem, gan arī tā, lai šī ēdienkarte ir ļoti daudzveidīga un apmierinātu visu viesu vēlmes. Restorāna Agneses darbiniekiem ir svarīgi, lai apmeklētājiem ēdiens ne tikai garšotu, bet tā būtu patiesa garšas bauda. Tāpēc šeit īpaši rūpējas, lai ēdiens būtu pagatavots veselīgi un īpaši ziemā vienmēr būtu silts. Paldies jums liels par šo piedzīvojumu. Liels paldies arī jums. Paldies, ka atnācāt un gaidīsim noteikti jūs vēlreiz ciemos. Noteikti paviesīšos pie jums. Paldies. Ar labu vakaru. Visu labu.